Mūzikas terapija ir veselības aprūpes joma, kurā mūzika tiek lietota terapeitiskam mērķim. Tā ir viena no 4 mākslu terapijas specializācijām līdzās drāmas terapijai, vizuāli plastiskās mākslas terapijai, kā arī deju un kustību terapijai. Mūzikas terapijas teorētiskais pamatojums meklējums cieļu psiholoģijā, rīcības un uzvedības teorijās, humanistiskajā psiholoģijā, mūzikas zinātnē, biomedicīnā un neirozinātnēs. Mūzikas terapija tiek lietota veselības aprūpē pie dažādiem fiziskās vai garīgās attīstības traucējumiem gan bērniem, gan pieaugušajiem. Nozīmīga loma mūzikas terapijai ir speciālajā izglītībā, kurā caur mūzikas elementiem tiek stiprinātas komunikācijas spējas, koncentrēšanās, valodas attīstība un daudzas citas prasmes. Mūzikas terapeiti strādā arī sociālajā aprūpē. Mūzikas terapija var tikt pielietot arī praktiski veseliem cilvēkiem viņu pašizaugsmei. Mūzikas terapija dalās 2 galvenajās ievirzēs – aktīvajā un pasīvajā, jeb receptīvajā mūzikas terapijā. Receptīvās mūzikas terapijas laikā pacients klausās mūziku, kas rosina tēlus, atmiņas, kā arī ļauj relaksēties vai tieši pretēji, vairo modrību un koncentrēšanos. Savukārt aktīvās mūzikas terapijas laikā pacients pats muzicē. Lai iesaistītos aktīvās mūzikas terapijas procesā, nav nepieciešams priekšzināšanas un pamatprasmes jebkāda instrumenta spēlē. Tiek izmantoti daudzveidīgi, kolorīti, viegli spēlējami instrumenti. Šajā procesā nav vietas kritikai. Terapijas laikā nav mērķis radīt mākslinieciski augstvērtīgu rezultātu. Mūzika ir līdzeklis, kas veicina pacienta fizisko, sociālo vai emocionālo procesu attīstību un vispārēju labbūtību. Mūzikas terapija notiek drošā un profesionālā vidē mūzikas terapeita vadībā. Tieši terapeitiskās attiecības atšķir ikdienišķu mūzikas klausīšanos un muzicēšanu no terapeita vadīta radoša procesa, kas ir virzīts uz transformējošām pārmaiņām. Mūzikas terapeits ir funkcionāls speciālists, ārstniecības persona, kas ir ieguvusi 2. līmeņa profesionālā augstāko izglītību veselības aprūpē un profesionālo kvalifikāciju. Tā ir empātiska, radoša un dinamiska personība, kuras kompetencē ir pacienta izvērtēšana, terapeitisko sesiju vadīšana individuāli vai grupā, spēja darboties multidisciplinārā ārstnieciskā komandā un nepārtraukta profesionāla pašizaugsme. Mūzikas terapijā nav vajadzīga nekāda sagatavotība, nekādas prasmes. Ir tikai jāļaujas procesam, jārada skaņas, jo nav nekas ne pareizi, ne nepareizi. Ir tā, kā cilvēks sajūt. Un terapeita uzdevums ir tas, ka viņš satver pacientu spēlēto, to kaut kā ierāmē, atspoguļo. Ir dažādas tās pacientu grupas. Īpaši, piemēram, ar cilvēkiem, kuriem ir intelektuālās attīstības traucējumi, ka viņiem tik ļoti svarīgi ir justies izveicīgiem un veikliem. Un tad ir tāds lielisks variants, ka, teiksim, uz tādu ksilofonu var spēlēt tas klients vai pacients, un terapeits viņu pavada, un viņš jūtās, ka viņš ir nospēlējis brīnišķīgu skaņdarbu. Dažādiem psihikas organizācijas līmeņiem ir atšķirīgas tās izjūtas par to, vai es protu vai es neprotu, bet jebkurā gadījumā katram ir jāatrod pieeja, lai paskaidrotu, ka tu to drīkst, un tev tas sagādās prieku un iespēju sevi izpaust. Mūzikas terapijai ir tāds īpašs uzdevums, ka mēs ar skaņu un ar skaņas pieskārienu, varētu pat sacīt, varam stimulēt tās maņas, kas cilvēkā citādi nav izpaužamas. Ja nav ne kustības, ne vārdu, cilvēks tomēr atsaucās skaņai. Varam piedāvāt skaņā vadītas kustības, kaut vai tikai impulsus.